Dusmīgās rejas tā ir tikai iespaida radīšana, bet skumjās acis un astes luncināšana liecina par ko citu. Šis patversmes sunītis, tāpat kā bērniņš bērnu namā, visiem spēkiem cenšas iepatikties apmeklētājiem. Varbūt tieši viņš kļūs par tā saimnieku. Simtiem cilvēku pamestu dzīvnieku mājo Latvijas patversmēs. Par sabiedrības morālo stāvokli liecina ne tikai attieksme pret sirmgalviem un bērniem, bet arī pret mūsu mazākajiem brāļiem. Dzīvnieku draugi ar kluba Kacmjau priekšsēdētāju Janu Lavrēņķevu priekšgalā apciemoja patversmi, lai noskaidrotu, kāda palīdzība šeit visvairāk nepieciešama. Bez brīvprātīgo palīdzīgās rokas pamestajiem dzīvniekiem draud iznīkšana un bada nāve. Почему мы начинаем этот проект даже, наверное? Kāpēc mēs uzsākām šo projektu patversmē? Cilvēkam, kurš nolēmis paņemt mājās pūkaino rotaļlietu, ir svarīgi 8 reizes nomērīt un kārtīgi apdomāt to, ka tā tomēr nav rotaļlieta, bet dzīva radība, ģimenes loceklis. Mūsu pārraides uzdevums par to, mēs arī runāsim, ir patversmes dzīvnieku adopcija, kas ir nevis lētas vai dārgas rotaļlietas iegāde, bet īsta drauga iegūšana, kurš dzīvos kopā ar tevi vēl ilgi un būs tev uzticīgs līdz kapa malai. Tieši tādi ir dzīvnieki no patversmes, kuri iegūst sev jaunas mājas, viņi gaida šīs mājas, viņi grib šīs mājas, un mēs aicinām cilvēkus adoptēt. Protams, ir laimīgi adopcijas stāsti, un mēs atradīsim laiku, lai tiktos ar cilvēkiem, kuri adoptējuši pirms vairākiem gadiem, un redzēsim, ka šie dzīvnieki ir laimīgi jaunajās ģimenēs un jūtas daudz labāk nekā kādreiz patversmē. Мы найдем время, мы встретимся с людьми, и уже кто адаптировал и год назад, и больше, чем год назад, и мы увидим, что эти животные действительно живут счастливо в новой семье и гораздо лучше, чем они существовали в приюте. Šim kaķēnam autoavārijā ir stipri cietusi ķermeņa aizmugurējā daļa. Viņam nav astes, tomēr jautrais raksturs un kosājošā enerģija nedod mieru slimajai ķepiņai. Protams, viņš jau ir pieķēries patversmes darbiniekiem, bet nav jau patīkami būt visu laiku viesim. Tāpēc viņš arī demonstrē svešiniekiem visu, ko prot, cerībā pievērst sev uzmanību. Šādu dzīvnieku patversmēs ir ļoti daudz, pārāk daudz. Vidē pēc statistikas ir tā, ka mums 2 dzīvnieciņi atnāk un 1 aiziet uz mājām. Mūsu mērķis ir ne tikai, lai vairāk adoptē, bet lai atbildīgāk adoptē. Šādiem stāstiem mēdz būt arī laimīgas beigas, kad tuziki un mūri kļūst par pilnvērtīgiem un iemīļotiem ģimenes locekļiem, kā Latvijas eksprezidenta Valda Zatara kaķis Čārlijs vai aktrises Veltes Kurstenes bezšķirnes sunītis. Arī par to mēs stāstīsim, kaut gan jau vienreiz sava saimnieka nodotam mājdzīvniekam ir pilnīgi vienalga, cik slavena vai bagāta ir jaunā ģimene. Svarīgs ir tikai viens – atrast cilvēku, kam būt pateicīgam un uzticīgam līdz mūža beigām. Mēs ceram, ka, noskatoties mūsu sižetu, kāds apciemos tuvāko patversmi un paņems līdzi uz mājām īstu draugu, kurš nekad nenodos. Patversmju saraksts mājaslapā www.stopagresija.lv